Mūsu gadījumā bija vairāk svarīgi piedāvāt dažādus bonusus, dažādu tādu tā kā iespēju kompleksu, ko vieglāk būtu administrēt. Un tieši bonus kārtas to mums arī piedāvāja. Mēs cenšamies piedabūt, lai cilvēki lieki neiet slimības lapās, ja vien tas nav objektīvi iemesli nepieciešams. Un lai būtu pēc iespējas mazāk šīs prombūtnes, kuras nav attaisnotas. Un šādā veidā mēs esam izveidojuši ļoti labu bonusu, veselo bonusu, un labākajiem rezultātiem mēs piešķiram tieši šīs bonus kartes ar attiecīgu summu, un cilvēki var ļoti ērti izmantot mūsu Kurzemes reģionā, Talsos, gan restorānos, gan kafejnīcās, gan mazos veikaliņos, gan iegādāties degvielu, lai tiktu kaut vai uz darbu. Man liekas, ļoti laba, ērta opcija. Principā mēs labākiem darbiniekiem šo piešķiram. Viena no mūsu darbiniecēm man vēl jautāja, vai to var izmantot Lietuvā, Polijā. Es teicu, jā, ņem, izmanto. Un pēc tam es dabūju atsauksmes, kad ir izmantot šī karta arī Itālijā. Tā kā tik tiešām šī karta strādā. Mums bija ļoti forši tas, ka bonus karta mums piedāvāja pilnīgi principā visu dokumentu paketu. Mēs varējām diezgan ērti to adaptēt mūsu vajadzībām. Mums gan bija drusītiņi sarežģīti saistībā ar īpašniekiem, jo mums īpašnieki ir ārvalstīs, bet bonus karta ļoti daudz mums nāca pretī un atbalstīja, lai šo lietu atrisinātu pēc iespējas vieglāk, ātrāk. Un kas ir forši, ka bonus karta visu laiku tur roku uz pulsu un patur mūsu rociņu, lai mēs tiešām no tādiem sarežģītiem jautājumiem vieglāk tiktu galā un mūs nepamestu nelaimē vienkārši, lai mēs tiešām šo procesu norealizējam līdz pašam galam. Šodien darbinieks ļoti labi apzinās darba tirgu tendences, ļoti labi apzinās, ko viņš var prasīt. Un ja var iedot kaut ko bišķītiņu vairāk, kas ir interesantāks viņam pašam, ko viņš var ērtāk izmantot, tas ir ļoti liels bonus un ļoti liela pretīmnākšana. Tā mēs arī kā darba devējs padaram sevi interesantāku. Piemēram, mums ir bišķītiņi sarežģīti mūsu lokācijas vietā nodrošināt ar pusdienām mūsu darbiniekus. Bet šī bonus kārta iedod atkal citas iespējas, ko darbinieks var izmantot, kas ir patiesībā tikpat līdzvērtīgs un vēl līdzvērtīgāks nekā šīs brīvpusdienas. Mums bija viena cita programma, ko cilvēki izmantoja līdzīgi kā kuponus. Savukārt ar šo sistēmu ir tā, kur jūs bijāt ātrāk. Tas viss ir tik viegli. Tas vairāk vai mazāk tādiem lieliem uzņēmumiem noteikti var noderēt. Tas var noteikti noderēt uzņēmumiem, kur darbinieki diezgan daudz ceļo, ir komandējumi vai darbbraucieniem saistīti, jo tiešām šo karti var izmantot dažādos ēdināšanas pasākumos un arī apmaksāt degvielu. Tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka mēs pat nevaram uzlikt tādu vienu rāmi, kur šo bonus karti var izmantot, kuri uzņēmumi mēs ļoti plaši varam paņemt.